Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Pagājušā nedēļa mums sanāca nedēļa, kur mēs skatījāmies, ko Jēzus saka, kā mēs attiecamies pret saviem brāļiem un māsām. Šonedēļ mēs parunāsim, ko Jēzus saka, kā mēs attiecamies pret savu laulību un laulāto. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 27. pāns, Jēzus saka šos vārdus: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulību pārkāpt. Un atkal, kam tad Jēzus saka šos vārdus? Viņš runā jūdiem, kuri pazina Mūzes bauslību. Viņi zināja, ka laulības pārkāpšana ir grēks, jo šis ir viens no 10 baušļiem, kuri bija zināmi katram jūdam. Un iespējams tā doma bija tāda, kamēr es fiziski neesmu neko pārkāpis, viss ir kārtībā. Un atkal Jēzus šeit izdara kaut ko ļoti spēcīgu. Viņš paceļ latiņu no ārējas uzvedības uz sirds stāvokli. Jo redzat, Dieva valstībā nepietiek tikai neizdarīt ļaunumu ar rokām. Dievs skatās arī uz acīm, domām, vēlmēm un motīviem. Un šī arī šodien ir problēma, jo cilvēki var no āras izskatīties ļoti taisni un kārtīgi, bet iekšēji būt pilni ar nešķīstām domām un neusticību. Un visā kalna svētrunā Jēzus mūs neaicina uz stingrāku morāli, viņš mūs aicina uz pārveidotu sirdi. Jo mums kā cilvēkiem ir dabīgi meklēt robežu, cik tālu mēs varam iet un nejusties vainīgiem, bet Jēzus saka, sirds ir indikators. Nevis fiziska rīcība, bet tas, kas notiek tavā sirdī. Un sirds šeit atkal ir prāts, emocijas un griba. Un kas tad ir laulības pārkāpšana? Oriģināla vārds laulības pārkāpšana tulkojās kā pārkāpt laulības uzticību, būt neusticīgam laulības derībai. Un šis nav tikai par fizisku pārkāpšanu. Šis vārds sevī nes derības laušanas ideju. Un šī derības laušana ir ne tikai pret cilvēku, bet arī pret Dievu un viņa iedibināto kārtību. Un kā tad šī laulības pārkāpšana izskatās šodien bez fiziskas rīcības? Viens no lielākajiem kritieniem vīriešiem ir pornogrāfija. Un skatoties pornogrāfiju, tu neesi fiziski ar citu sievieti, bet tavas sirds, prāts un vēlmes jau ir. Mēs varam teikt, ka tā ir intimitāte bez atbildības un bez derības un bez fiziskas laulības pārkāpšanas. Vīrietis savu prātu, emocijas un gribu pakļaus svešai sievietei, pat ja tas notiek tikai caur ekrānu. Un redziet, ja vīrietis vairāk meklē šo fizisko tuvību, tad sievietēm ir mazliet savādāk. Un sieviešu lielākais kritiens ir romantika, romantiskas grāmatas un romantiskais kino. Un atkal, problēma ir tas, ko šis saturs nodara ar sirdi, ar prātu, emocijām un gribu. Jo šajā saturā tiek radīts tēls, kurš apmierina sievietes emocijas. Un iespējams, vīrs tiek salīdzināts ar nereālu fantāziju tēlu. Tā ir emocionāla neusticība. Un šeit es gribētu izaicināt gan vīriešus, gan sievietes. Šajā jaunajā nedēļā atsakies no tā, kas tevi spiež pārkāpt laulību. Ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Kad parādās kārdinājums, apzināti novērs uzmanību un apstādini šo domu. Izmet kādas konkrētas lietas savā dzīvē, kas tevi velk prom no tavas laulības. Varbūt tie ir kādi cilvēki, varbūt tās ir kādas sarakstes, varbūt tie ir sociālie tīkli. Apzināti nogriez nost to, kas kaitē tavai laulībai. Un pats galvenais, katru reizi, kad tu jūti cīņu, nāc pie sava glābēja un prasi viņam palīdzību. Un lūdz viņam gudrību, kā pieņemt pareizus lēmumus un palikt uzticamam. Šīs turpmākās 2 nedēļas mēs runāsim par laulību, un es jums gribu piedāvāt praktisku instrumentu, kā strādāt ar savu laulību.
No 20. aprīļa šeit Latvijas Kristīgajā radio mēs sāksim pāru izaicinājumu, kur mums būs kopā lieliska iespēja strādāt ar savu laulību 12 nedēļas, katru nedēļu saņemot praktisku uzdevumu, ko izpildīt. Tāpat pa nedēļu mēs kopā tiksimies ar citiem pāriem, kas arī strādā ar savu laulību, lai viens par otru lūgtu, iedrošinātu un turētu pie atbildības. Pieteikties šim izaicinājumam jūs varat internetā ej.uz/pāru izaicinājums.